Šajā sezonā raidījumā būs vairākas īpašas rubrikas. Acis ir viens no mūsu galvenajiem maņu orgāniem, kā arī dvēseles spogulis, tāpēc īpaši pievērsīsimies rubrikai Tavas redzes veselība. Šodien dosimies uz optio-optiku, sīkāk uzzināt, ko nozīmē kvalitatīva redzes pārbaude, kādai jābūt pilnvērtīgai izmeklēšanai, un ielūkosimies tehnoloģijās un uzzināsim, kā dzīvesveids ietekmē acu veselību. Optometrists ir primārais redzes aprūpes speciālists. Tas ir speciālists, pie kura pirmām būtu jāvēršās, ja ir kādi jautājumi par redzi, kad neskaidru redzi, varbūt tīri profilaktiski ar vēlmi pārbaudīt. Jo optometrists būs tas, kurš, protams, piemeklēs vajadzīgās brilles, par ko visi zina, bet ne tikai, jo mēs novērtēsim arī acu darba spējas, izvērtēsim arī acu struktūru skrīningu veiksim, un, ja būs nepieciešams, tad jau teiksim, ka jādodās pie acu ārsta, ir jāmeklē vai jārastē kādas nopietnākas, varbūt acu saslimšanas. Pārbaudot redzi, ir ļoti svarīgi veikt šo rūpīgo izmeklēšanu, jo pirmkārt mums ir jānovērtē, kā mūsu acis redz, kā katra acs atsevišķi redz, kā viņas kopā spēj sadarboties, kāda ir šī acu fokusēšanas spēja, līdz ar to novērtēs optometrists, kā šīs darba spējas acis tiek galā ar jūsu vajadzīgo situāciju, pielāgoties jūsu vēlmēm un darba attālumiem. Un noteikti, protams, novērtēs arī šādā pārbaudē optometrists acu struktūras noteiktā palielinājumā, paskatīsies, vai viss ir no veselības puses, izskatās atbilstoši un labi. Protams, optometrists arī veiks acu spiedienu, kas ļoti svarīga skrīninga lieta redzes sistēmai, lai izslēgtu pēc tam nākotnē varbūt kādas nopietnākas saslimšanas. Optometrists arī pievērsīs uzmanību acu sausumam, ja tāds ir, vai tīri profilaktiski ieteiks un novērtēs, vai redzes acu sistēma tiek galā arī ar šo vispārējo slodzi, kam mēs esam pakļauti. Un iespējams, ka optometristam būs arī papildu iekārtas, ar ko varētu ieskatīties arī acu dziļumā, novērtēt tīkleni, acu dobumā dziļumā ieskatīties un sniegt šo kopējo kopskatu, kā tas viss ar redzi notiek. Ja vajadzēs, optometrists ieteiks arī dzīvesveidam atbilstošos risinājumus. Tie būs vai nu briļu recepte, dažādi briļu veidi, varbūt tās ir atbilstošākās kontaktlēcas, noteikti acu pilieni, acu mitrināšanā, jā. Varbūt pat ieteiks kādu uzturu bagātinātāju, jo būs skaidrs, ka pilnvērtīgais uzturs nespēj šo sekt un ir kādas norādes, kamdēļ būtu īpaši vajadzīga par acīm parūpēties. Varbūt arī noteikti akcentēs acīm nepieciešamo aizsardzību no UV starojuma, kas ir saulesbrīļu lietošana, kas arī īstenībā ir acu veselības labad paredzētā lieta, ne tikai skaistumam un dizainam. Un, protams, ja būs kāds norādes, tik tiešām tālāk nosūtīs pie acu ārsta, kurš, ja vajadzēs, ārstēs, nozīmēs medikamentus vai iejauksies ķirurģiski. Ja? Un tad tas ceļš ir pavisam vienkārši sākumā. Ja ir kāda sūdzība par redzi vai vēlme saprast, kas notiek, jādodās pie optometrista, jāsaprot, vai ir jāiet tālākie izmeklējumi jāveic, vai vienkārši ikgadējo šo profu apskati veicot, saprast, kas ar redzi notiek. Pirms doties uz redzes pārbaudu, katram pašam ir jāmēģina saprast, vai ir kāda sūdzība par redzi, varbūt kāda ir šī redzes nepieciešamība. Jāizvērtē, vai gan labi redzam tuvumā, vai tiekam galā ar darbu pie datora, kā redzam tālumā, pie stūres, pa dienu, vakarā. Jau radīsies šī jautājumu saraksts, ko gribēs speciālistam uzdot un kur gūt atrisinājumu. Ja? Un visas šīs lietas nevajadzētu kautrēties un droši jāizsaka. Jo optometrists varēs piemeklēt atbilstošāko risinājumu tikai zinot šo pacienta ikdienu un vajadzību. Ja? Un, optometrists šī misija viennozīmīgi būtu ar savu darbu atbildēt uz pacienta vēlmēm un vajadzībām un pielāgot viņa situāciju atbilstoši šo korekcijas līdzekli. Optometristiem šobrīd ir pieejams diezgan plašs palīgs instrumenta ziņā. Mums ir dažādas aprīkojums, kas palīdz mums gan novērtēt šo provizorisko stiprumu, kāds būs vajadzīgs, gan novērtēt acu struktūras. Mēs varam vairāk pievērst uzmanību acu sausumam, paskatīties, kāds tiek galā, lai novērtētu, kamdēļ ir sūdzības par acu sausumu, ja, jo arī tad pielāgot varbūt vajadzīgo pilienu. Pilienu klāsts mitrinošo ir ļoti plašs, ja, bet katrs kādreiz
uzreiz strādā uz citu šo te funkciju, un tad optometrs ar aprīkojumu palīdzību tiek galā. Noteikti no aprīkojuma lielisks un svarīgs optikā aparāts ir acu spiediena mērītājs, kas arī varbūt ne visur pieejams, bet tas būtu tas, kas būtu optikā jāizdara. Nu, protams, aprīkojums, kas ļauj mums ieskatīties dziļumā, nofotografēt tādu stīkleni, paskatīties jau palielinājumu. Galvenais salīdzināt pēc tam dinamikā, vai rodas kādas izmaiņas. Un tepat būtu ļoti svarīgi arī šo te pārbaudi veikt ik gadu, lai laicīgi var konstatēt, ja ir kādas izmaiņas un saprast, kad viņas ir radušās. Jo gadījumā, kad ierodās pārbaudi redzi 5 gados un ir kādas izmaiņas, tad mēs vairs nezinām, vai tas radies vakar vai jau pirms 4 gadiem. Tā kā noteikti aprīkojums ir liels palīgs optometristam, bet tomēr tas neaizvietos redzes speciālistu, jo tā izzināšana un katrai situācijai pielāgotais risinājums tomēr būs jau komunikācijā ar speciālistu. Optometrists noteikti varēs vizītes beigās arī ieteikt vajadzīgos risinājumus gan redzes un acu higienas jautājumos, ja vajadzēs nozīmēs kādus acu treniņus, varbūt ieteiks attiecīgi uzturu bagātinātāji, kas acu ziņā noteikti būs ar luteīnu saturošie vitamīni, varbūt arī omega-3, vēl kāds komplekss, kas šobrīd ir ļoti lieliski izveidot un var palīdzēt un atbalstīt šo acu veselību. Noteikti optometrists arī ieteiks šīs te vajadzīgās brilles, ieteiks pavadīt laiku arī ārā, jo tīri dienas gaisma dod mums šo acu attīstību pareizu un labu. Un, ja vajadzēs, sūtīs tālāk pie tālākiem speciālistiem, tālākai izmeklēšanai. Es noteikti novēlētu mūsu pacientiem rūpēties par savu redzi, un mēs noteikti te būsim jūsu komandā un palīdzēsim jums ar ieteikumiem. Un tad, lai mums visiem laba redze, jo redzi mēs uztveram ļoti, ļoti daudz no mūsu ikdienas.